Esam aicinājuši lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvi un Latvijas apvienotās putnunkopības nozares asociācijas valdes priekšsēdētāju Jāni Gaigali, lai viņš pastāsta par šo LOSP iniciatīvu, noskaidrot, ko tad mēs liekam galdā un vai mēs zinām, un vai mums ir tiesības zināt. Lūdzu. Paldies, un tieši tāpēc sākšu ar šo jautājumu. Vai jūs ziniet, ko jūs pērkiet veikalā un ko jūs lieciet uz galda? Un vai tiešām jūs ziniet, ko jūs lieciet uz galda? Lūk, un līdz ar to SKDS aptauja liecina, ka īstenībā labi orientējas, uzskata, ka pietiekami labi orientējās vismaz 40% pircēji. Vēl 40% drīzāk orientējās nekā neorientējās. Un tad es piedāvāju testu, pašu testu, un ja jūs ierakstīsiet komentāros rezultātu, tas būs tāds paštests un ilustrācija šai tēmai. Es parādīšu kādus 10 pārtikas produktus, un jums būs jāpasaka, cik no šiem pārtikas produktiem ir ražoti Latvijā. Lūk, ir pētergailis, lūk, ir saļie groziņi, Ventspils gaļa, tātad kūpināts lielopu šķiņķis, sveiks rosola majonēze, rudzu rikas, lauku piens Alma, Annele, ekoloģiskais piens, kokā mūsu brīvās turēšanas, tātad vistolas, Rīga, konfetes, šokolādes konfetes, Rezeknes iebiezinātais piens, kausētais siers, klasiskais. Protams, ka tas ir viltīgs jautājums, to jūs sapratāt noteikti, bet, teiksim, es varu pateikt priekšā, ka uz vienas rokas pirkstiem pareizā atbilde būs sasniedzama. Tā kā ierakstiet lūdzu komentāros, un tad es vēl varu, protams, parādīt piemēru, ka ir produkti, kuri neatbilst, ražošanas prasības neatbilst Eiropas standartiem, un tad ir jautājums, vai pircējs to zina vai to nezina, vai var to uzzināt vai nevar. Tad ir, protams, ģeniāli. Mēs varam nopirkt Argentīnas steiku. Uzminiet, protams, kurā valstī tas ir ražots. Es varu pateikt priekšā, ka tas nav Argentīnā. Un tad mēs runājam par to, ka mums būtu jābūt tiesībām zināt, ko liekam galdā. Un tad ir jautājums, vai ir vienkārši to uzzināt, viegli uzzināt vai sarežģīti. Un tā ir LOSP, tātad Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, kura ir uzsākusi šo informatīvo kampaņu, un tā ir tikko uzsākusies. Un mēs sakām pavisam vienkāršu lietu. Uz cenu zīmēm norādiet lūdzu patiesās izcelsmes valsti. Un tad ir jautājums, vai ir viegli uzzināt šo patiesās izcelsmes valsti vai ne. Un šeit ir pareizā atbilde, ka šiem produktiem, neviens no šiem produktiem nav ražots Latvijā. Un paštesta pareizā atbilde bija viens produkts no slaidos redzētiem produktiem bija ražots Latvijā. Protams, ja pastāst uz visu šo pārtikas produktu spektru, ko mēs pērkam, protams, tas ir salīdzinot neliela daļa, bet es teikšu tā, ka tā ir aizberga knapi redzamā daļa. Un tāpēc, lai nebūtu tādu subjektīvu vērtējumu vai viedokļu pieņēmumu, mēs pasūtījām SKDS iedzīvotāju aptauju par produktu izvēli, par informētību par produktiem. Un mēs secinājām, ka pircēji īstenībā domā, ka zina produktu izcelsmes valsti daudz vairāk nekā tas ir patiesībā. Un no minētiem produktiem, tiem produktiem, kas ir nesen ienākuši tirgu, piemēram, Rezeknes piena, iebiezinātais piens, jā, tikai 4% zināja patieso izcelsmes valsti, bet pārliecināti bija 80%, ka zina. Tā ir mūsu kaimiņi, Igaunija, Kokla Jarve uzņēmums ražo Rezeknes piens, iebiezinot ar tieši tādu pašu garšu, kā tas bija savos laikos, tad, kad tika ražots Latvijā. Lūk, katrā ziņā iepriekšējā prezentācijā mēs redzējām, ka izcelsmes valsti novērtē, ka tā ir nosacīta 4. izvēle pircējiem. Vienlaikus šī aptauja uzrādīja, ka ja tā būtu līdzvērtīgs produkts,
par līdzvērtīgu cenu un būtu zināms, ka tas ir Latvijas produkts, tad izvēlētos Latvijas produktu 80% pircēji. Un 44% jau tagad izvēlas, ja tā starpība nav pārāk liela, ja īstenībā izvēlas produkts, Latvijas produkts izvēlās 44%. Un ja pajautāja kādu, teiksim, vai ir vērts to, teiksim, marķēt un uzrādīt, tad bija viennozīmīgi, ka pircēji uzskata, ka, protams, šāda informācija ir nepieciešama, un arī izprot to, ka pērkot Latvijas produktu, mēs atbalstam Latvijas ražotāju, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai Latvijas ražotāju, bet arī Latvijas atvainojos valsts budžetu. 22. gada statistika liecina, ka pārtiks produktu apgrozījums Latvijā ir 1,9 miljardi. Bez dzērieniem, tātad pārtiks produktu. Un ka aptuvenā proporcija starp ievesto produkciju, importēto plus ieviesto attiecībā pret mūsu produktiem Latvijā ražotiem ir 65-35. Kolēģi no institūta varētu varbūt precīzāk pateikt, bet tā ir mūsu rīcībā esošā informācija. Tas nozīmē, ja pircējs apzināti, būtu viņam izvēles iespēja pirkt vai nepirkt Latvijas produktu, un ja tikai par 5% mainīto šī te proporcija, apgrozījums būtu gandrīz 100 miljoni. Ja mēs izlīdzinātu produktu īpatsvaru 50/50, apgrozījumā tas būtu apmēram tātad 300 līdz 300 miljoni eiro gadā. Valsts budžetā tas nozīmē, ka tie būtu vismaz 30-40 miljoni ieņēmumu papildus. Jo pērkot šo Latvijā ražoto produkciju, mēs samaksājam daudz vairāk nodokļos, Latvijas valsts nodokļos, nekā kaut vai tieši tā pati cena. Bet nodokļos mēs samaksājam vairāk, jo ražotājs ir Latvijas ražotājs, tās ir darba vietas, tas ir sociālais nodoklis, tie ir citi nodokļu maksājumi, uzņēmumu ienākumu nodoklis un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka tas ir mūsu ekonomikas Latvijas ražotāju arī atbalsta jautājums, dot tiesības cilvēkiem izvēlēties. Un ir arī ļoti konkrēta Eiropas regula par pārtiks produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kur ir ļoti precīzi noteikts, kas attiecās uz godīgas informēšanas praksi, izcelsmes valstīm un tā tālāk, ka informācijai jābūt pieejamai un uzskatāmai, viegli saprotamai. Tātad ir vai nav, un varam tikai uzdot retorisku jautājumu, vai ieejot veikalā pie produktu plaukta, mēs šo informāciju gūstam vai negūstam. Izcelsmes vietas norādīšana būtu obligāta, un savukārt nenorādīšana, ja tas var maldināt patērētāju, tad tas ir nepieļaujami un attiecīgi būtu jāveic attiecīgi grozījumi likumdošanā. Kā jau es minēju, 80% vairāk procentu pircēju dotu priekšroku Latvijas izcelsmes produktiem. Ja viņi zinātu, ja viņiem šī informācija būtu viegli pieejama. Un pretēji pašlaik bieži vien šī maldinošais iepakojums vai tas, ka informācija grūti ir salasāma, jeb grūti uztverama. Redziet, tie, kuriem ir plus brilles, diez vai viņam ir veiklā viegli orientēties, jo un plus vēl ir, protams, interesanti izlasīt izcelsmi Eiropas Savienība. Iepakots tur un tur pēc pasūtījuma, ražots Latvijā pēc pasūtījuma. Tur ir, tā informācija īstenībā ir vai nu ļoti grūti, tikai zinātājam uzzināma, saprotama, vēl pēc tam ne tikai vienkārši, tur jāiet datu bāzēs, jāskatās, vai arī vispār nav pieejama. Līdz ar to, kā jau es minēju, lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome uzsāk šo te kampaņu ar mērķi, lai pircēji būtu informēti, lai viņiem būtu iespēja. Un mūsu pamatideja ir tā, ka mēs vēlamies šo jautājumu risināt kompleksi. Mēs zinām, ka ir atsevišķas iniciatīvas. Atsevišķas iniciatīvas ir labas gribas izpausme. Ja tas būtu paredzēts likumdošanā, zināmas normas un normatīvajos dokumentos, tad tur nebūtu diskusijas. Tur uz cenu zīmēm ir jābūt attiecīgi mūsu ieskatā ļoti vienkārši risinājums. Izcelsmes valsts karodziņam, kas ir tikpat uzskatām redzams kā produktu cena, uz cenu zīmes. Jebkurš pircējs pieejot veikalā pie plaukta, viņš redz cenu un redz, no kurienes tā produkts ir nācis, ja tas ir zināms. Acīm redzot, varētu
likumdevējs varētu pieprecizēt un juristi palīdzēt, bet katrā ziņā viens teikums varētu dot 30-40 miljonus ienākumus valsts budžetā un atbalstīt mūsu ražotāju. Lūk, līdz ar to kampaņas mērķis ir skaidrs. Mēs vēlamies veicināt pircēju apzinātas izvēles iespēju, un līdz ar to mēs arī aicinām mūsu visas organizācijas piedalīties, izteikt vēlmi piedalīties šajā kampaņā, un informācija, pilna prezentācija būs pieejama Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijā un arī Lauksaimniecību organizācijas sadarbības padomē. Tā kā uzņēmumi, kuri ieinteresēti piedalīties šajā kampaņā un līdz ar to arī veicināt savu produktu apgrozījumu, tā kā strādāsim kopā un īstenosim katrā ziņā pēc attīstot šo kampaņu. Mums būs iespējams gan produktu grupas vai pat atsevišķas produktus šīs problēmas tāda uzskatām jau diskusijās, ekspertu, pieaicinot to ekspertu viedokli, uzklausot, iedzīvotāji būtu daudz vairāk informēti par to, īstenībā kāda ir produktu patiesā izcelsmes valsts, un mums ir tiesības zināt, ko mēs liekam galdā. Jautājums, vai mēs to tiešām zinām. Tā kā paldies pagaidām, ceru uz sadarbību, tiksimies, ceru, Lospā. Paldies, Jāni, tiešām ieskicēja to, ka mēs domājam, ka zinām, bet patiesība mēdz būt kā vienmēr pa vidu. Reizēm nedaudz citādāka, jā, un varbūt kas arī bija tas motivators, mudzinājums inicēt šādu kampaņu un vispār par to tiešām sāk domāt no ražotāja puses, valsts pārstāvjot un... Īstenībā tas bija netieša motivācija. Tad, kad mēs sākam dzirdēt par to, kā iet Polijā, kas notiek ar Ukrainas precēm, kas tagad neierobežot ienāk Eiropas Savienībā, un dzirdot stāstus no pārtikas ražotājiem, ka nav jau nekāds noslēpums, kā veidojās produkti ienāk no trešajām valstīm, tajā skaitā no Ķīnas, no Brazīlijas, no daudzām citām valstīm lielražotājām. Produkti, kuri tiek ražoti neatbilstoši Eiropas standartiem. Tajā mirklī, kad šis produkts ir ienācis kādā no valstīm, viņš tiek vai nu pārstrādāts, vai iepakots savādāk, vai sadalīts gabaliņos, pārsūtīts uz nākamo valsti. Un mūsu plauktos ienāk produkts, kas ir iegūs Eiropas Savienības pilsonību. Un tam izsakot ir ļoti, ļoti grūti. Un līdz ar to mēs uzticamies mūsu ražotājiem. Un zināt, ka tas ir vismaz Latvijā ražots, kur PVD sako līdz ražošanas procesam, kur mēs zinām arī piegādātājus. Tā būtu garantija, ka mēs saņemam kvalitatīvu pārtiku, gan konvencionālo, gan bioloģiski ražoto, bet ka tas nav trojas zirgs vai imports, kuram mēs absolūti nezinām ne kvalitāti, gan visa veida prasības, kas ir Eiropas Savienībā un kas sadārdzina mūsu ražotājiem produkciju par vismaz 20-30%. Ienāk šī te nekontrolētā trešo valstu produkcija, kas ir negodīga konkurence īstenībā. Tā kā tas ir tas, teiksim, aizberga jau neredzamā daļa, kas būtu mūsu likumdevējiem jārisina. Jā, jo bieži vien šķiet mēs arī par vietējo